Paldies. Aizmirst pateikt, ka šī ir īstenībā pirmā publiskā reize, kad mēs kādam stāstam par to, kā mums iet. Tā kā es ceru, ka jūs novērtēsiet gan to, ka stāsts nav nospodrināts, viņš ir tā patiešo no druvas ievilkts iekšā arī šajā pasākumā. Un droši prasiet jautājumus arī, kamēr es stāstu, varbūt ka kaut kas ir tāds, par ko es būšu aizmirstus pateikt. Tā pirmā reize, kad mēs izziņojām par Printful un Printify apvienošanos, visbiežāk mēs varējām dzirdēt tādas divas reakcijas. Un viņas bija gan no uzņēmuma iekšpuses, gan no uzņēmuma ārpuses. Viens bija beidzot, jau sen bija laiks, un tad bija otra reakcija, kā tas vispār ir iespējams, jūs tur tiesājāties par nezinu ko un tagad apvienojaties. Un, ja godīgi, tad tas ir arī bijis tā nosacītā vide, kurā mēs esam strādājuši, aizmirst paņemt ar ko slēdz pārslēdz, un kā mēs arī esam gājuši priekš. Jūs arī droši vien pamanījāt, ka mums joprojām ir divi uzņēmumi, mums divi uzņēmumu nosaukumi, un tā diena, kad mēs paši uzskatām, ka ir mūsu jaunā uzņēmuma dzimšanas diena, ir pagājušā gada novembra vidus, bet par to nedaudz izstāstīšu jums smalkāk. Tie, kas varbūt nav tā baigi iedziļinājušies, ko tad īsti tas Printfuls un Printify dara, tad, ja godīgi, uzņēmumi pēc savas būtības ir ļoti līdzīgi. Abiem uzņēmumiem ir tāds viens konkrēts mērķis, vai kā mēs sakam, arī tāda misija. Mēs palīdzam cilvēkiem kļūt par uzņēmējiem. Un tas veids, kā šī palīdzība tiek nodrošināta, ir caur tehnoloģiskiem risinājumiem, un viena no uzņēmumu kontekstā, kas ir Printfuls, mums ir arī savas ražotnes. Tā kā tas ir tas pamat biznesa modelis, ar kur mēs strādājam, un uz ko skatoties arī atpakaļ laikā, tad, kad tika pieņemts lēmums par apvienošanos, tas šķita pilnīgi loģiski. Mēs varam ar savām un savu partneru ražotnēm nosekt klientu vajadzības visā pasaulē, kas arī varbūt iedod tādu krāsainumu visā šajā apvienošanās stāstā. Mēs strādājam ar dažādām kultūrām, dažādām laika zonām, dažādām darba pieejām, dažādām izpratnēm par to, kā ir jāveido biznesu, un arī klientu vajadzības īstenībā visā pasaulē atšķiras. Taču saliekot to visu kopā, un tā kā šķiet, tam ir zināma jēga un loģika. Tāpēc arī mēs apvienojāmies, ka mums likās, ka ja mēs sanākam kopā, tad īstenībā mēs varam vēl vairāk. Savā starpā mēs tā iekšēji pirms tika paziņots, ka Skype tiek likvidēts kā produkts, mums likās, hei, šī varētu būt Latvijas Skype stāsta versija, ka tiešām vietēji uzņēmēji spēja radīt pasaules līmeņa organizāciju. Nu, lūk, kāpēc mums likās, ka tur ir kaut kāda zināma loģika vai jēga, ir tāpēc, ka daudz kas uzņēmumos bija līdzīgs. Abos uzņēmumos klients ir tas pamats, uz ko mēs visu arī balstam. Abos uzņēmumos ir ļoti jaudīgi mērķi, ļoti jaudīgi cilvēki, ļoti spēcīgas kultūras. Abi biznesi tiešām ir gan šobrīd veiksmīgi, gan viņiem ir ļoti liela arī izaugsmes iespēja. Un to visu saliekot kopā, jā, man liekas, ka būtu jocīgi teikt, kāpēc gan mēs lai to nevarētu izdarīt. Tas, kur varbūt visa situācija bija nedaudz sarežģīta, domājot arī par riskiem, bija ātrums, kādā šī apvienošanās tika virzīta uz priekšu, kā mēs paši iekšēji sakam. Mums bija maksimums pusgads no brīža, kad abu uzņēmumu īpašnieki vienojās, ka šī apvienošanās varētu notikt līdz tam brīdim, ka mēs izziņojām jauno uzņēmumu, un no tādas risku pārvaldības viedokļa tur bija vairāki interesanti aspekti. Tas pirmais aspekts bija tāds, ka cilvēku skaits, kas bija iesaistīti apvienošanās plānošanā, bija minimāls, un tas, kas mums arī izdevās šo lielo darījumu paturēt noslēpumā līdz pat tam brīdim, kad mēs jau bijām saņēmuši konkurences padomes atļauju apvienoties, un kad vairs nebija nekādu šķēršļu šo apvienošanos virzīt uz priekšu. Tas, kas varbūt bija sarežģītāk, bija zinot, ka tomēr šis cilvēku skaits, kas ir iesaistīts plānošanā ļoti maz, bija izveidot tādu sistēmu vai tādu pāraudzību, kas varētu nosekt gan visu vadības līmeņus, gan arī visus darbiniekus ar visiem izaicinājumiem, kas tur bija, vienlaicīgi saglabājot arī nepārtrauktību biznesā. Un tas, jūs esat gājuši cauri uzņēmuma apvienošanās gadījumiem.
tas, kas vienmēr šķiet, ir, ka tā apvienošanās kā tāds projekts no malas, bet, ja godīgi, viņš pārņem visu organizāciju, viņš pārņem visu, un līdz ar to tāds vienkārši uzstādījums, ka, hei, mēs apvienojamies, bet mums ir arī biznes, īstenībā ir ļoti sarežģīts darbs, kā panākt, ka gan vadītāji, gan darbinieki spēj nofokusēties gan uz to, kas viņiem ir svarīgi šobrīd, un tas ir, kas ar mani notiks rīt, gan arī, kas notiks ar mūsu uzņēmumiem nākotnē. No tādas integrācijas vadības viedokļa, tas, kas, manuprāt, ir unikāls ar šo projektu, ir, ka apvienojās divi pilnībā līdzvērtīgi uzņēmumi. Līdz ar to nav tā, ka mēs varam pārņemt vienu uzņēmumu prakses un teikt, mēs tev nopirkām, tāpēc tu tagad darīsi tā, kā mēs teiksim. Mums par jebkuru lietu ir savā starpā jāvienojās un ir jāatrod labākie veidi un ceļi, kā mēs varam šo te jauno uzņēmumu būvēt, kādi būs jaunie procesi, kādas būs jaunās pieejas, kādi būs rīki, kāda būs uzņēmuma kultūra. Par to visu ir nepārtraukti nepieciešams dialogs un process, lai mēs varētu pie šīs te jaunās realitātes nonākt. Iekšēji mēs arī esam pateikuši, ka integrēties droši vien var bezgalīgi, un tas nekad arī nebeidzās, tāpēc, ka atrodās arvien jaunas un jaunas lietas, pie kā var strādāt. Tāds aktīvās integrācijas periods šobrīd noris līdz maijam, 16. maijs, ja es pareizi atceros mūsu iekšējā plānošanas kalendārā, pēc kurā mēs tad visus arī ar plānošanu saistītos darbus vienkārši pludināsim apakaļ iekšā uzņēmuma ikdienā un ļausim komandām strādāt netraucēti. Lūk, sākums bija izcils, mums izdevās izveidot vadības komandu ar izcilu 50-50 pārstāvniecību no abām organizācijām, un īstenībā tas brīdis, kad mēs varējām beidzot bez slēpšanās visi satikties, sanāk kopā un teikt, hei, mēs tagad ejam uz priekšu, bija ļoti būtisks arī vadībai, tāpēc, ka, ja godīgi, šī bija diena, kad mēs visi viens otru ieraudzījām sejā pirmo reizi. Mums nebija pirms tam bijusi iespēja strādāt, mums nebija bijusi iespēja domāt, ko mēs darīsim, kā mēs sadarbosimies, un tas kļuva par tādu, tā kā mums pašiem arī ļoti labu iekšēju atskaites punktu, pat ja mēs nākam no labiem, stipriem, foršiem uzņēmumiem, kas ir tas, ko mēs gribam radīt kopā. Un tas jautājums, ko mēs sev arī uzdevām, ir skaidrs, ka apvienoties ir loģiski, bet jautājums ir, kā mēs to varēsim izdarīt un kā mēs varēsim šo te lielo kuģi, kurš jau ir dubult globāls kuģis, virzīt uz priekšu. Integrācijas projektu veidojot, mums bija ļoti arī skaidrs, ko mēs gribam panākt, un mēs noteicām, ka mums ir tādi 4 lielie vaļi, ap ko mums ir jāstrādā un ap ko mums ir jāveido. Gan kontrolas sistēmas, gan komunikācijas sistēmas, gan viss, kas ir saistīts ar šo te ļoti nozīmīgo posmu uzņēmumu ikdienā. Mums bija jāpadomā par klientiem, mums bija skaidrs, ka mēs veidojam vienu komandu, un, ja godīgi, tā ir viena no tām bažām, ar ko mēs joprojām saskaramies, jo laiks ir ļoti īs, ir pagājuši tikai 3 mēneši. Tie, kas varbūt kādreiz dzīvē, šobrīd noteikti jūs to neplānojat padarīt, bet ir mainījuši dzīves biedrus vai draugus vai draudzenes, zina, ka nevar sākt satikties ar jauno draugu un draudzeni un mēģināt darīt tā, kā darīja visu ar iepriekšējo. Un tas ir tas, kur mēs šobrīd tā mēģinam šūpoties un saprast, ka mums ir jauns dzīves biedrs, kā mēs tātad ar šo jauno dzīves biedru veidojam visu ko kopīgu. 2 no šīm te lietām integrācijas projektā arī bija tās, kurās mēs varējām dabūt ārā visvairāk sinerģijas, un tas bija apvienojot abas komandas, jo nav vajadzīgas 2 pilnīgi identiskas komandas, un otrs ir mēģinot saprast, kā mēs varam maksimāli izmantot printful ražošanas iespējas, tādējādi radot pilnu vērtību ķēdi un piedāvājot mūsu klientiem labāku servisu. Lūk, virzieni bija skaidri, viss bija kārtībā, ballīte bija vienkārši līdz rītam, tad, kad no rīta pamodāmies, tad bija jāķerās pie darba. Un tas, ko mēs darījām mūsu projektā, mēs noteicām tādus 4 galvenos virzienus, kas mums palīdzēja gan komunicēt darbiniekiem, kas ir tas, ko mēs darām un uz ko mēs ejam, bet tas mums palīdzējis arī līdz šim nodrošināt tādu ļoti labu pāraudzību pašai, es pat teiktu, tas no projekts programmai, un tas mums palīdzēs arī noteikt mērķus, es par to nedaudz vēlāk pastāstīšu. Mērķi bija ļoti skaidri, mums jāturpina augt, mums ir jāturpina būt peļņu nesošam uzņēmumam, mums ir jāizveido viena komanda, un pat ja tas šķiet, viena komanda, kas tur liels, ir ko darīt, un mums ir vajadzīga ļoti skaidra strateģiskā vīzija, kas mums palīdzēs turpināt šo savu ambiciozo izaugsmes ceļu.
Un vēlreiz atgādinu, visi šie projekta mērķi tika noteikti pie pieņēmuma, ka apvienojas 2 līdzvērtīgi uzņēmumi. Nav neviens cilvēks šajā organizācijā, kas var atnākt un pateikt, man liekas, ka vajadzētu šitā. Un tad viss tā arī dara. Tas ir nepārtraukts dialogs un nepārtraukts process, lai mēs tiešām varam atrast labākos risinājumus. Viens piemērs, piemēram, pie vienas komandas ir kultūra. Uzņēmumi, kur katram ir bijusi ļoti spēcīga kultūra. Tas, ko mēs ļoti ātri, piemēram, sapratām, ir, ka mēs nemēģināsim tur kaut ko vilkt ārā no vienas vai no otras, mums jāveido pilnīgi jauna kultūra. Jo tikko kā cilvēks sāk atskatīties un domāt tā, un tas tagad ir no šitās, un tas no šitās, un vai tur ir 50-50, un vispārējie principi viņi vienkārši vairs nestrādāja. Līdz ar to domājot tādā ilgtermiņā, kas šobrīd ir ļoti būtiski, mēs nepārtraukti domājām par to, lai cilvēkiem ir skaidrs, uz kurieni mēs ejam, nevis no kurienes mēs nākam. Ar to saistītie riski, domājot par darbiniekiem, pirmajā brīdī, kad mēs apvienojāmies un kad bija tā episkā ballīte, visiem bija tāds azarts, un visiem bija tā kā, jā, ejam, daram, mēs visi kopā varam. Šobrīd ir pagājuši nepilni 4 mēneši, rozā brīles visiem ir nokritušas, un par tām mūsu galvenajām mācībām es arī īsi pastāstīšu jums, ejot prezentācijā uz priekšu. Nu, lūk, es speciāli izvilku to slaidu, tāpēc, ka, man liekas, viņš ļoti labi parāda to, kā mēs piegājām pie pašas projekta organizēšanas. Mēs izveidojām tādu tā kā komandu tiltiņu, kurā strādāju es kopā ar Aleksu un Anastāsiju, kas abi turpina strādāt arī uzņēmuma vadības komandā. Un tas, kā mēs izveidojām pašu projekta pāraudzību, bija tādos 2 pamatblokos. Pirmais bloks bija darbi, kas ir jāizdara integrācijas kontekstā, un tas tur ir sākot ar, kā mēs komunicējam, kā mēs uzdizainējam komandu, kādā veidā mēs saliekam komandas kopā, kā mēs atsekojam, vai mēs esam panākuši vajadzīgos finanšu iegūmus, kas bija paredzēti projektā. Un tas, ko mēs ļoti ātri sapratām, ir, ka, ja godīgi, neviena pārmaiņa nenotiek ar organizāciju, visas pārmaiņas notiek ar cilvēkiem. Un, lai varētu nodrošināt, ka katrs cilvēks mentāli spēj šo te soli pārspērt un pieņemt jauno realitāti, pieņemt jaunos procesus, rīkus, visu jauno. Mēs izveidojam arī atsevišķu darba grupu, kas strādāja tieši ar pārmaiņu vadību, ar metodoloģiski pareizu pārmaiņu vadību, lai tiešām mums palīdzētu ātri novērst riskus, ātri ieraudzīt, kur varētu mums būt kaut kāda pretestība un maksimāli precīzi izveidot programmas, caur kurām gan vadītāji, gan darbinieki var ar šīm te pārmaiņām strādāt un pielāgoties jaunajai realitātei. Un tad, protams, biznesa pusē vai funkcionālajā pusē mēs ļoti mērķiecīgi atlasījām, kas ir tās pamatjomas, kur mēs redzam, kur pārmaiņas notiks, un katrai no šīm te jomām joprojām strādā maza grupa, kas paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem veids arī ar integrāciju saistītos darbus. Kādā veidā mēs šo te lielo kuģi vadām ar komandu tiltiņu vai ar integrācijas vadības komandu. Mēs tiekamies 2 reizes nedēļā, un šo tikšanās laikā mēs gan atskatāmies uz visiem saplānotiem darbiem, kā viņi ir paveikti, kas mums varbūt ir iebremzējis, kur mums ir jāielien iekšā un jāpaskatās, kāpēc lietas iet vai neiet, bet šajās sapulcēs mums ir arī iespēja aicināt pie sevīm no dažādām organizācijas vietām cilvēkus un palīdzēt viņiem risināt tās problēmas, kas viņiem ir radušās. Katrā no šīm 26 apakškomandām, tiek skaities, var pateikt, priekšā 26, mēs esam uzsetapojuši savu veidu, kā šīs komandas strādā, un atcerieties, jums teicu par to īso laiku, pirms mēs palaidām lielo apvienošanos, mēs palūdzām arī katrai komandai izveidot savu mērķu karti. Un šī mērķu karte mums ir palīdzējusi sekot līdzi arī paša projekta veiksmei, jo integrācijas projektām, protams, ka ir tas gala rezultāts, kas iestāsies droši vien pēc gada vai pēc 2 vai varbūt pat pēc ilgāka laika perioda, bet īstermiņā mums bija ļoti skaidri jāsaprot un jāspēj atsekot, vai tas, kā projekts virzās uz priekšu, ir tas, ko mēs sagaidījām, un lai mēs varam ļoti ātri pieņemt tādas aktivitātes, kas mums palīdz atgriezties uz pareizā ceļa. Tādā kopskata, jā, piedod, Jāni. Kur tur sēž risku un krīžu pārvaldības tā funkcija no šitām?
Redzi, Printfuls un Printify, ja man ir jāsalīdzina vēl salīdzinājumi kaut kādu, mēs esam tā kā tādi divi pusauģi. Pusauģi vecumā par izsargāšanos, tā nevisai domā. Līdz ar to es domāju, ka tāda, jā, māmas te augšā ir tādas 3 māmas, kas mēģina arī to procesu ganīt. Man liekas, tas, kas mums ir izdevies, ir pārāk nenobirokratizējot pašu projektu, tomēr panākt, ka visiem ir skaidrs, kas ir jādara, un mums ir eskalācijas process, ja mēs redzam, ka kaut kur kāds risks ir, cilvēkiem ir skaidrs, kā viņiem par to ir jāziņo, un viņi arī šo te iespēju izmanto. Man liekas, ka tas pamat riska vadības instruments, ko mēs varam izmantot, ir tas, ka visi ļoti skaidri redz un saprot, kāpēc mēs to darām, un nevienam nav tāda gribēšana vai vajadzība kaut ko slēpt zem paklāja. Jā, viss būs kārtībā. Lūk, tā kā nav. Lūk, kādā veidā es sekoju līdzi tam, kā iet projektam, mēs esam no vairākiem simtiem dažādu funkciju mērķu salikuši kopā tādu galveno mērķu karti, ko mēs esam sadalījuši gan laikā, gan arī mēs krāsojam līdzi, kā mums ar projektu norisi visi iet uz priekšu, un šis izskatās, ka strādā labi. Redzēsim, vēl mums ir, protams, atlikuši 2,5 mēneši martu, mēs neesam vēl updatējuši, jo marts vēl nav beidzies, bet mēs ejam uz priekšu pareizajā ātrumā. Kādreiz pat komandām šķiet, ka par ātru, taču dzīve uz priekšu nestāv, un mēs ejam, man liekas, tieši uz turienes, kur mēs gribam. Šis, ja godīgi, ir arī mūsu galvenais risku izvērtēšanas mehānisms, jo tikko kā mēs redzam, ka ir kāds būtisks mērķis, kas atpaliek no grafika vai nesasniedz vajadzīgos apjomus, tas mums dod uzreiz iespēju iet iekšā tajā konkrētajā mērķī, meklēt cēloņus un uzreiz arī veikta aktivitātes. Tā kā šis laikam tad ir tas, ko tu meklēji. Lūk, pēc 3 mēnešiem mēs paši jūtamies komfortabli, kā es arī teicu. Mums nav problēmu ar mērķu sasniegšanu. Tas, kur droši vien par ko ir vairāk vērts runāt, ir par to, kad biznesa turpinās. Un projekta laikā, manuprāt, tas notika vienā no brīvdienām Meksikas ražotnē. Printfuls saražoja savu 100 miljono pasūtījumu, kas neskatoties uz to, kā mēs tur ejam ar saviem integrācijas projektiem, tikai parāda to, ka biznesa turpina augt un attīstīties, un mēs turpinam aktīvi piedalīties dzīvē. Par tām atziņām un mācībām es izvilku ārā 3. Tā viena būtiskā, kas mums ļoti skaidri līdz šim ir iezīmējusies, ir, kā es arī minēju, uzņēmums ir absolūti globāls. Mūsu vadības komanda ir sākot no Bostonas līdz Puketai. Tie, kas var sarēķināt laika zonu atšķirībās, ir krietni virs 12 stundām. Līdz ar to veids, kā mēs uzsetapojam vai izveidojam komunikācijas rutīnas, kā mēs sadarbojamies savā starpā, kādi ir mūsu rīki, kā mēs strādājam ar organizāciju, ar darbiniekiem ikvienā līmenī, visbiežāk ir izaicinājums, un tas, ko mēs esam iemācījušies, ir, ka jo ātrāk mēs spējam iedot vienotas vadlīnijas vai vienotu izpratni, jo ātrāk mēs varam kaut kādās jomās tikt uz priekšu. Tas, kas gan jāatzīmē, ka Bostona un Puketa nav tikai 2 punkti kartē, tie ir arī pilnīgi dažādi darba stili, un tā ir vēl viena lieta, pie kā mums vēl ir jāstrādā, par ko mums ir jādomā, kā panākt, ka amerikāņi var strādāt ar austrumu zemju pārstāvjiem un kā panākt, ka mums ir iespēja uzstādīt vienotus mērķus un vienādi tiem sekot arī līdzi. Otra lieta, pie kā mēs šobrīd esam iestrēguši, ir pie uzņēmuma identitātes, jo kamēr mums nebūs jauna identitāte, nav īsti skaidrs, kā mēs varam veidot šo te uzņēmumam nepieciešamo lojalitāti. Tikko kā mēs veicām arī tādu globālu darbinieku aptauju, un tas ir viens no riskiem, uz ko norāda arī paši darbinieki, un jā, viņi ir ļoti daudz iesaistīti, mēs aktīvi ar viņiem komunicējam. Viņi saka, iedodiet mums kam, mēs gribam būt lojāli, mums ir tikai vajadzīgs uzņēmums. Un tas nozīmē, ka arī mūsu plānā mēs veiksim izmaiņas, lai mēs varētu pātrināt šo te uzņēmumu identitātes izveidošanu, jo bez kopīgas kultūras tālāk būs iet ļoti grūti.
Un tad tā trešā lieta, kas bija arī tāda liela atziņa, zinot, ka šī te organizācija ir tik daudzslāņaina, daudzkultūraina, ir vadītāja nozīme. Tas ir mans mūžīgais Jājams Zirdziņš, par ko, man liekas, es jau runāju, es neteikšu cik gadus, un arī šajā gadījumā vadītāja loma ir milzīga. Un dēļ tā, ka mums ir bijis ļoti ierobežots laiks, mēs esam ļoti paļāvušies uz to, ka beigās viss būs labi, un tā arī būs. Mēs tikai vēl nezinām, kad. Līdz ar to tas, ko mēs šobrīd arī intensīvi darām, mēs domājam, kā visus vadītājus paaugstināt šo viņu kompetences līmeni, strādāt gan paaugstināt riska apstākļos, tādos neordināros apstākļos un joprojām saglabāt veselo saprātu un vēlmi iet uz priekšu. Par kultūrām tikai pieskaršos, jo par to droši vien varētu taisīt atsevišķas dienas sanākšanu, ne tikai 15 minūšu sarunu. Nu, tādi pāris piemēri, par ko es varu minēt, ir, piemēram, ko darīt, ja vienā uzņēmumā pārsvarā lēmumi ir tikuši pieņemti balstoties uz sagatavotu prezentāciju, kuras beigās notiek diskusija, un otrā uzņēmumā lēmumi tiek pieņemti balstoties uz sagatavotiem aprakstītiem dokumentiem, ko sapulces laikā viss cilvēks sēž iepazīstās, izlasa, un tad pieņem lēmumu. Un tās tādas mazas detaļas, kas liekas, kāda atšķirība. Tā atšķirība ir milzīga, un tās ir tie pārmaiņu vadības risinājumi, par ko mums ir jādomā, par ko mums ir jāstrādā. Ar kultūru vispār bija ļoti interesanti. Tā, ka mēs tikko kā paskatījāmies uz kultūrām, mums likās ļoti līdzīgi. Un tā kā visas tās vērtības īstenībā ir pat tās pašas, bet izpausmes atšķirās. Un tas ir atkal tas, par ko mums ir jādomā. Nevilkšu ārā Druckera, ka kultūra apēd stratēģiju brokastīs, bet es domāju, ka tā ir tiesa, un pašā projektā mēs tam pievēršam ļoti lielu uzmanību, lai gan vadītāji, gan darbinieki var viens ar otru komunicēt, ļoti ātri identificēt tos saskarsmes vai stresa punktus un mēģinam meklēt atbildes uz jautājumiem, kas ir būtiskas gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā. Nu, lūk, vēl tikai pēdējais slaids, ko mēs esam sapratuši, uz ko mums ir jāstrādā, ir 3 pamatlietas, kas būs būtiskas gan 25. gadā, gan 30. gan 35. gadā, un tas ir ļoti skaidrs saprast, kas mēs esam, uz kurieni mēs ejam un kā mēs šo ceļu paveicam. Tā kā tas tāds ļoti īs ieskats mūsu stāstā, ballīte turpinās un ejam uz priekšu.